Sveiki, te Inese. Tā kā Telegram grupiņā man bija adresēts jautājums, un jautājums bija ļoti jaudīgs un foršs, un par to es domāju vairākas dienas. Un jautājums bija par to, kas man dod spēku. Es parunāju par to, kas man dod spēku. Man ir sajūta, ka mazliet šim jautājumam es pieskāros video, neatceros, kā viņš nosaucās, bet tur es runāju par fizisko telpu, tās nozīmi mūsu labbūtībā, labsajūtā. Tādēļ šoreiz es kaut kā piegāju šim jautājumam no dzīves filozofijas puses, tā teiksim. Un pirmais, ko es gribēju kādu laiku teikt, bet nezināju, kā par to runāt, ar kādu prizmu un kāpēc, un vai tāda. Pirmais ir psiholoģiskais briedums, tā es viņu nosaucu šis punkts, jo man šķiet, ka daudz vieglāk dzīvot ir tad, kad mēs esam psiholoģiski nobriedušas personības. Teiksim tā, es izdalu šobrīd, kā es domāju šajā mirklī, 3 veidus vai 3 tipus psiholoģiskajam briedumam. Viens veids ir, kad cilvēks ir tādā kā bērna pozīcijā, un tad, kad šajā bērna pozīcijā mēs esam aizķērušies, it kā augums mums aug, ķermenis aug, bet psiholoģiskais briedums joprojām neiestājas, tas ir diezgan bēdīgi. Šādi cilvēki bieži vien neuzņemās atbildību par sevi, par savu dzīvi, vaino visus pārējos, ir tādi kā neaizsargāti, ievainojumi uz soļa. Viņi bieži iekuļās nepatikšanās, jo nav tāda kā aizsardzība, nav filtra, kas vispār man nāk par labu un kas man nenāk par labu. Psihodinamiskajā pieejā šādus tipus vairāk piedala pie psihotiskā līmeņa. Es mazliet pikrītīju lūru, lai es neaizēju no ceļa, jo gribas tādu īsu video ierunāt. Man ir laiks īsam video, tā jāsaka. Šis psihotiskais līmenis, ja jūs tas ieinteresē, varat palasīt kaut kur internetā vai kādās grāmatās, tāds, es viņu piedāvātu pie šāda te dzīvot kā bērna līmenī. Visi man ir kaut ko parādā, visiem man ir jānodrošina kaut kādas lietas, lai es justos labi. Un diemžēl šādā līmenī dzīvo ļoti daudz cilvēki. Tam noteikti ir kaut kāds iemesls, kādēļ viņi ir aizķēršies šajos līmeņos, un es aicinātu doties tālāk, meklēt palīdzību, lai izaugtu līdz nākamajam līmenim. Nākamais līmenis es izdalu pusauģu vecums. Psihodinamiskajā pieejā tas ir robežstāvokļa līmenis. Nosaukums jau pasaka, tā ir kaut kāda robeža, ne tur, tā kā pa vidu. Nav vairs īsti bērns, bet vēl tāda nobriedusi vesela personība, tāda, kas valda pār savu likteni, vēl nav. Šiem cilvēkiem ļoti raksturīgi arī vainot pārējos savās neveiksmēs. Visi citi kaut ko domā, kaut ko nosaka, kaut ko neļauj. Visi apkārtējie ir par kaut ko atbildīgi, tikai es tāds viens nabadziņš nē. Es jau būtu daudz ko sasniedzis, bet, redziet, tie visi pārējie ir sazvērējušies. Un tāds, parasti tas ir tāds pusauģu vecums, balts vai melns, nav tāds vidusceļš, sevi īsti neredz, tad uznāk tāda pretstāvēšana pieaugušajiem, vai šajā gadījumā dzīvei, un tad ir tas nākamais, tas pieaugušo līmenis. Jeb neurotiskais līmenis pēc psihodinamikas, man kaut kā ļoti viņš patīk, viņš sakrīt ar manu filozofiju šajā jautājumā. Nu tad pieaugušais pats uzņemās atbildību. Viņš iet un dara to, ko viņš grib, uzņemās atbildību, par to viņam kaut kas būs jāmaksā un par to viņš kaut ko iegūs. Un tad mēs rēķinam, vai tas ir izdevīgi vai nav. Varbūt šajā mirklī es riskēju visu lieku, lai iegūtu kādu vienu lietu. Es zinu, kad man citas sfēras buksēs, bet es to izvēlos, vai arī pagaidu, šobrīd citas sfēras ir galvenās, un mēs uzņemās atbildību par to, mēs nepārdzīvojam, neraudam spilvanos, mēs ejam uz priekšu,
tur, ko mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgs. Un tā ir tā burvīgā sajūta. Es novēlētu katram būt šajā posmā, tajā pieaugušajā, kurš var arī kādu dienu būt bērns, vai kādas stundas vai minūtes, kādu brīdi varbūt arī pusaudzis, it sevišķi sievietēm ir hormonu svārstības notiek. Tas ir normāli, bet mēs kā pieaugušie saprotam, šodien ir tā, bet es būšu rīt, piemēram, līmenī un viss būs kārtībā. Mēs neiekrītam šajās te šūpolēs tik ļoti, kā šis te pusaudzis iepriekš pieminētais. Un līdz ar to man liekas, ka mānu spēku, mānu izturību, mānu tiecību uz izaugsmi, uz dzīves kvalitāti dod tas, kad es jūtos iekšēji nobriedusi. Un varbūt tas arī saistīts ar kaut kādu manu dzīves posmu gadiem, bet jā, es laikam šo posmu nemainītu pret 20 gadiem. Tā neziņa, nesapratne, kā pasaule darbojas, vai es vairs negribētu to atpakaļ. Tā kā šī būtu viena atbilde uz šo jautājumu, kas man dod spēku. Tā vienkārši mana nobriešana, mana pieaugšana tādā psiholoģiskā līmenī. Nākamais, ko esmu pierakstījusi savā špikarītī, jā, man ir neizskaidrojama pārliecība, ka viss būs labi. Ir bijuši dzīves posmi, kad es pati domāju, kā šis var pāriet, izveidoties par kaut ko labu, bet tas, nezinu, kādā veidā vienmēr ir noticis. Un šī pārliecība, ka viss ir uz labu, manī neatstāja. Tā man ir tagad pavadonis, ka viss būs labi, un es pat nepieņemu citu variantu. Jā, šodien varbūt ir pilnīgā dēlī, teiksim tā, bet viss būs labi. Un visam ir vieta būt. Tas, kas man nāca varbūt klāt pie šīs, viss ir labi, viss būs labi vai viss iet uz labi, bet visam vieta ir būt, un arī tam, ka šobrīd ir slikti, ir vieta būt, vai tam, ka kādam man blakus ir slikti, tam arī ir vieta būt. Manu labbūtību, labsajūtu tas neizsit. Es līdzi pārdzīvoju, es varu atbalstīt, bet es neiekrītu tai bedrē. Jā. Un nākamā pārliecība, kas man dod spēku, ir tā, ka es ticu, ka viss notiek kaut kādu iemeslu dēļ. Iemesli var būt visdažādākie, un dažkārt es domāju, kā tas, kas notiek, saistīts ar mani, kā tas ir par mani, kādēļ es saskaros šobrīd dzīvē ar šādu lietu, kādēļ es pamanu šādu lietu, kādēļ tāda lieta ir ienākusi manā redzeslokā, manā laukā, par ko tas man saka, par kādu manu lietu tas saka, ko tas atspoguļo par mani, mano iekšējo pasauli, vai ko tas man māca. Varbūt tas, kas notiek, kādreiz man ļoti, ļoti noderēs, tā ir vienkārši ļoti liela forša mācība. Un reizēm es saviem klientiem vai jums vai citās sfērās saku, ka liktenim jau nav citu iespēju, vai visumam, nav citu iespēju, kā mūs aizbīdīt uz vajadzīgo vietu. Viņam nav citu roku, kā tikai caur šādiem cilvēkiem, kas mums pasaka kaut ko sāpīgu, vai kādiem negadījumiem, vai kādām neizdošanām. Ja mēs ejam tur, ka mums nevajag, mūs tur, gribas teikt pa lielam, tas nav tā forši teikts, bet jūs sapratīt, nevar ātrumā iedoties labāku izteicienu, tad pa lielam mūs tur nelaidīs. Būs neveiksme aiz neveiksmes, un tad jāskatās, vai šīs neveiksmes man audzina raksturu, tas kā mācības stundas, tā kā eksāmeni, vai es viņu nolikšu, vai tas ir tā, ka man saka, nē, tur, tā nav tava vieta, mēs tev redzam kaut kur pilnīgi labākā, foršākā vietā. Un mazliet pieskāros šīm mācības stundām, arī tās, protams, notiek, un ir šie eksāmeni, vai kā lai to nosauc, pārbaudījumi, kuri mums māca ļoti nozīmīgas mācības,
iespējams, mēs tādēļ vien esam atnākuši šeit, lai mēs apgūtu šīs mācības. Es ticu dvēseles mūžībai, ticu, ka mums ir vairākas dzīves, ticu, ka mums ir paralēlās dzīves un tā tālāk. Un jebkam, kas notiek, mums ir iemesls, un varbūt iemesls ir apgūt kādu mācību, ko mēs esam apņēmušies mācīties šajā dzīvē. Tas man dos kādu paplašinājumu, kādā manā sapratnē par pasauli. Tas man dos varbūt kādu spēku vai kādas spējas. Varbūt tas man palīdzēs pēc tam strādāt ar jums, un es sapratīšu, kā tas ir, kad ir tā. Jā. Un vēl, kas man ir prātā, kaut kur esmu to iemācījusies, ir tāds bijis ar eksperiments par šķiet 100 pērtiķiem, ka ja vienam pērtiķim kaut ko iemāca, tur bija, man liekas, tas eksperiments bija uz salas, varat kāds zina pakomentēt, vienam pērtiķim iemācīja kaut kādu lietu, ko darīt, tad pēc kāda laika to zināja visi bars. Un šis fenomens man palīdz, un tad, kad es ar kaut ko saskaros vai kaut ko vēlos, vai man ir kāds mērķis, tad es domāju, tas to ir sasniedzis, un noteikti vēl kāds to ir sasniedzis, tad es arī to varu. Ja kāds uz planētas Zeme to arī izdarīs, tad arī es to varu. Tātad tas ir iespējams, un tas man ir kā tāds spēka piepildījums vai tāds pātrinājums vai tāds apstiprinājums, virzies, dari, domā kā, jo tas viss ir iespējams. Un tas man dod spēku, jā, turpināt, iet uz maniem sapņiem, mērķiem. Mani sapņu mērķi nešķiet vairs tik muļķīgi vai kaut kādi tādi nenozīmīgi. Nevis nenozīmīgi, tas nebūs tāds, tāds kā tā neticība samazinās manai idejai, bet viss ir iespējams, un es tam ticu. Jā, tā būtu mana atbilde uz jautājumu, kas man dod spēku. Un varbūt es vēl izdomāšu vēl no kādas citas puses pieeja šim jautājumam, jo man liekas, šis jautājums ir tik burvīgs, tik dziļš, tik plašs, ka uz viņu noteikti ir paskatīties vēl kaut kā. Paldies!